Baibiņa. Kad nāk ciemos, vispirms jānāk ar dāvanu. Un tas ir no manis priekš tevis. Taisīt uzreiz vaļā? Nē, netaisi vaļā. Tagad vaļā. Viņš ir vēl dzīves, bet viņš jāpēd līdz vakar beigām. Jā? Tas nav sliekas. Nav. Nē, viņš ir garšīgs. Šis ir ļoti, ļoti garšīgs. Es visu šo ceļu atbraucu, un es kasu galvu. Ir kočis, grūdens, zīdenis, bukstiņu putra un orzeto. Tas visi saistīts ar vienu produktu, kas Latvijā ir sen. Tu esi ārā uz laukiem šeit, kur nu vēl labāk atbraukt pie tevīm, un tu man parādi, kā jūs viņu šeit gatavojat. Taisam kopā. Jā, kas mums sanāks? Vispirms mēs liksim vārīties cūku sausi. Aha, tagad šis no kaimiņiem nāk, jā? Šis no kaimiņiem, jā. Šis no kaimiņiem. Šitā te? Viņi ir ļoti tīra. Viņa ļoti tīra. Jā, mēs izmazgājām. Viņai bija vārds vai? Viņai nebija vārda. Astrīda, ne? liksim katlā. Liekam lauru lapas. Ieberam. Pipergraudus. Un sāli liksim beigās. Un tagad uzliksim pannā grauzdēties grūbas. Tagad šis ir tas galvenais, tas tēmas, par ko mēs te tagad runājām. Šīs ir grūbas. Šis ir tās grūbas, ko tu man atvedi. Un cik daudz mēs liekam? Vienu riekšau. Es zinu, tā ir sauja, ja? Ja viņa arī varētu būt dubultsauja. Mēs liekam tos uz pannu, ja? Liekam dubultsauju, jā. Kamēr tā auss varīsies, mēs apgrauzdēsim grūbas un liksim katliņā vārīties. Ok, mēs viņus apcepam. Jā. Tas ir galvenais garšas. Lai izcili labāk to garšu. Es neesmu pārliecināta, ka senos laikos viņas apcepa. Es domāju, ka nē. Jā, jo mēs to darām ar griķiem, mēs varam to daudzām lietām. Un smarža ir burvīga. Nedrīkst par daudz. Nedrīkst par daudz. Tikai ļoti, ļoti viegli, lai tās eļļas, kas viņai ir tur, izvalkās ārā un viegli abrunojās. Tā. Jā. Tas ir mums senčiem kaut kas bija. Un vēl jau šodien viņš ir. Jā. Mums zemnieki, viņi turpina vēl audzēt. Tas nozīmē, ka kaut kas labs nāk no viņiem. Stundiņi pagājusi. Par to laiku mēs esam daudz citas lietas padarījuši, bet tagad, es saprotu, ausi jāņem ārā, jā? Un kad ir smaržīgi, aromātiski, cūkas auss, ja tu var tā teikt. Tagad viņas ir buļļonā, apvienam cik ilgi. Kamēr gatavs to atbildēs, ja? Jā, es tieši arī atbildēšu. Mēs ļoti ilgi šim jautājumam gatavojāmies. Kamēr gatavs? Labi, ko es varu darīt, kamēr? Un pa to laiku jāsagriež ir sīpos speķis un jāliek cepties. Un te ļoti smalki, ja? Jā. Vai pastāst man vairāk, no kurienes nāk šī recepte, tā koča? Es pat nevaru pateikt tādu vienu avotu, no kura nāk. Ar pirmo es iepazinos ar bukstiņu putru. Un bukstiņu putra ir pati pirmā rokā. Un bukstiņu putra ir ļoti, ļoti iemīļota. Jā. Bet to mēs taisam tik bieži un tik daudz. Un kā atšķirās bukstiņu putra no kočas? Bukstiņu putra ir no miežu putrējumiem, no smalkiem putrējumiem. No smalkiem? Jā. Tā ir vienīgā starpība, ja? Nē, vienīgā. Bukstiņu putrē ir kartupeļu klāt. Jā. Bukstiņu putrē ir kartupeļu. Bukstiņu putru gan vāra pienā, bet mēs taisam ar saldo krējumu. Tā ir bagātāku. Jā. Un ēt viņu ar brūkliņu ievārījumu. Un kočā ir grūbas un speķīts ar sīpoliem. Un tā auss ir tikai jāizdaram, jo oriģinālā kočā nav nekas vairāk. Jā, tikai sīpolis speķis. Jā. Man ļoti patīk tas vārds pavalks.
Viss ir pamatēdiens, kas ir ar graudiem, un viss, kas ir klāt, ir pavalks vai aizdars. Ļoti, ļoti romantisks vārds. Un latviešu kulinārija trūkst romantiski vārdi. Viņi samērā pārsvarā brutāļi viņi ir. Mums ir vēl viens romantisks vārds. Mēs esam aizņēmušies no vecām grāmatām romantisko desertu nosaukumu gardēdiens. Tas ir romantiskās nekā buberts. Buberts. Tas ir smieklīgs vārds. Buberts. Nav romantisks vārds. Jā. Mums buļļons ir novārījies, un mums ir uzpūtušas tās grūbas. Tagad es saprotu, ka cilvēki savādāk viņas vāra ilgāk, mazāk, kraukšķi, mīkstas, bet es domāju, saprotu, senos laikos viņi visi vārīti gandrīz tā kā puturs, vai ne? Jā, visi vārīja ļoti mīkstu. Bet man liekas, ka šobrīd, kad cilvēki gatavo, labāk katram saprast, kā viņam labāk garšo. Tā kā kodienis, jā. Tagad to mēs liksim klāt tagad pie speķa un pie sīpoliem. Smaržīgi gan. Un tad jānogaršo. Aizmirsta vērtība. Fantastiski. Un es nevaru atcerēt, cik sen es ēdu cūkas ausi. Bet galertos, jā. Galertos viņš ļoti fantastisks ir. Sineps iet ļoti laba cūkas gaļu. Un tās bietes arī vēl ir mūsu pagrabos. Labi apetīti. Vispirms tās kūpes. Ne tikai tā garša, bet tā tekstūra. Kad bija maziņš, man ļoti patīk kurkuļus lasīt. Un zupu vārī. Nē, zupu gan ne. Bet man tas asociē ar to, kad viņš man, sprāks viņa man mutē. Jā. Tik vienkārši. Tik dabīgi un arī ļoti veselīgi. Vaibiņ, zini, es tev vēl vienu pārsteigumu atvedu. Tev jāuzmina, kas tas ir. Grūbas. Nu, tēma jau ir, bet kādas grūbas. Un ja tu domā, tu vari sasmažot kaņepes, jā. Jo šīs nav cūka ādiņas, šīs ir grūbu čipši ar kupinātu caurādzu pulveri. Vārdu sakot, tas ir tas pats, ko gatavojām mēs, tikai... Bez sīpoliem. Viens un tas pats. Es nevaru iedomāties, kas varētu būt labāks par šī. Grūbas pirmajā ēdienā, grūbas otrajā ēdienā un vēl vajadzētu grūbas saldajā ēdienā. Atstāj to manā rīcībā. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino un Dansuker.